Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar un apdrošināšanas sabiedrība Balva. Atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ, šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu. Un šodien gribēju runāt par bērzu sulām. Diemžēl bērzu sulas vēl netek. Bet runa ies par āboļiem. Bet ne par šādiem āboļiem, ko mēs visi atpazīstam, kaut ko mēs tik daudz nepazīstam. Un tas ir šis te burvīgais auglis, un es domāju, viens no skaistākiem augļiem – granata ābols. Mēs ļoti daudz zinām par šo ābolu, bet ļoti maz par šo. Un šis raidījums ir veltīts granata ābolim. Voilà! Leģendas vēsta, ka tieši šī augļa baudīšana bija iemesls, kāpēc no paradīzes tika patriekti Ādams un Ieva. Nevelti jau izsenis daudzās kultūrās granātābols ir auglības, bet granātkoks mīlestības simbols. Savukārt mums Latvijā granātābols ir lieliski iespēja iepriecināt savus pēc vitamīniem tvīkstošos organismus sezonā, kad mūsu pašu augļu un dārzeņi vēl dus ziemas miegā. Šodien raidījumā granātābolus baudīsim gan atspirdzinošā dzērienā, gan veselīgos salātos. Bet vispirms dosimies līdz Mārtiņam uz tirgu, lai uzzinātu, kā nopirkt pašu garšīgāko granātābolu. Solvita! Hello! Čau, mīļā! Mīļais dienas! Zini, es gribēju tikai visiem pateikt, ja tev nav pacietības izaudzēt pats savu granatābolu koku, te pie Solvitas ir vislabākie granatāboļi. Šie granatāboļi, viņi nāk no kurienes? Viņi nāk no Izraēlas. Izraēla. Jā, šī momentā. Pirmie mums ir uzbeku, pēc tam ir turku, un tad ir Izraēla. Sezonas beigās. Un kad beigsies sezona? No pavasaris ir sezonas beigas skaitās. Bet es redzu, ka tev duncis jau ir rokā. Duncis sagatavoju. Granāta ābolam vajadzīgs vismazākais duncīts iespējamais. Un visas šīs lielās kaudzes mums ir jāņem vissausāko mizu iespējams. Un smagāko, jā? Nevis, lai viņš būtu šāds te apaļš, bet lai viņš ir vairāk sāk jau tā kā... Jā. Te es sāktu ar šo te. Redz, cik viņam glītas tās ribiņas ir uz āru. Tas, kā miza ir gaiša, tas nav rādītājs. Ņemsim vienmēr ar sausāku mizu, lai ir gatavāks. Pēc tam ar šo te mazo duncīti, šimī te vietiņā, griežam uz riņķīti. Tā kā kroni, jā? Jā. Pēc tam te granātiņam ir tādas baltas starpsieniņas. Pa tām starpsieniņām mēs iegriežam pa visām. Starpsieniņas garām palaist nevar, tad viņš nelūzīs smuki mums. No tagad, ka šeit ir sagriezts viss, mēs ar diviem pirkstiem vienkārši no paša vidu tā cenšamies sadalīt to. Šādu te tas viss izskatās. Viņš tik viegli izskatās, kā tu to dari. Viņš viegli uzreiz dalās, jā. Un, teiksim, cik ilgi tu esi viņus tā... 10 gadus es esmu ar viņiem tā darbojusies. Ir pat tā, ka cilvēki atbrauc no tām valstīm, kur aug tie granāta āboli. Un viņi nekad nav redzējuši, ka mēs tā viņus atveram un smuki mākam pārdot. Jā. Tu pati ēd viņus katru dienu? Es ēdu katru dienu obligāti. Jo man ir ar hemoglobīnu, es nedraudzējos. Mums visiem ir kaut kādīga kaita, un granāta ābols ir daudz, kam palīdz. Ļoti daudz. Jā. Tieši tā. Teiksim, tu viņus knaksti tāpat kā riekstiņus, jā? Es viņus ēdu visu kauliņu. Tu vēl kaut ko dari ar viņiem? Miziņu var saglabāt. Tā miziņa ir ļoti labs
dabas līdzeklis pret caureju. Aha. Ja kādreiz ir problēmas ar vēderu, vienkārši uzliet karstu ūdeni miziņai virsū, izdzert, un viņš momentāli nostiprina visu. Nevajag ne zāles aptiekas pirkt, neko. Tolvi, tev mīļš paldies. Lūdzu. Es tev nekad nepaiešu garām, nekad. Jā. Tā kā es vasarā būšu ārā, tad es jūs pasaukšu pie sevīm. Paldies tev. Lūdzu. Paldies. Nāciet vēl. Tirdziņā es jums pastāstīju un parādīju, kā apieties ar granatābolu. Un arī, kad es vēlāk staigāju pa tirdziņu tur garām, es redzēju, tur bija granatāboļu visādīgas cenas. Ļoti jāuzmanās no cenām. Ja viņas ir pa lētu, tā kā 50–60 centiem par kilogramu, es apietu viņiem apkārt. Tur kaut kas nav ar viņiem kārtībā. Droši vien ir pārsaluši, skābi, fermentēti, cena daudz ko izsaka. Bet arī es esmu tagad kaifo tagad pēc granatābolas sulas. Jā, mēs varam pirkt šīs granatābolas, bet viņas nav caur gadu. Sezona drīz beigsies. Bet skatāmies un meklēsim granatābolas sulus. Te man nav jākaunās. Šeit ir pure juice un nav no koncentrāta un ir bioloģiski audzēts. Te ir tikai tīra dabiskā sula. Un tepatās arī ir granatābolas sula. Sastāvdaļa ir tikai 100% tīra granatābolas sula bez cukura. Šeit ir granatāboļu dzēriens. Uzreiz tas dzēriens tev daudz ko pasaka. Viņš nozīmē, viņa nav sula. Bet te ir rakstīts uz pakas kvalitāte 100%. Ko tas nozīmē kvalitāte 100%? Ūdens, glikoz, fruktoz, sirups, granatāboļu sula no koncentrāta 10%. Tas nozīmē pārvārīta no velna. Skābuma regulātājs, citronskāba un granatāboļu aromatizētājs. Kvalitāte 100% rakstīts. Te ir vēl viens. Te ir ļoti slavens, ir grenadīns. Un grenadīnu izmanto ļoti daudzos kokteilos. Tas vārds grenadīna nāk no franču valodas ābols ar daudzām sēklām. Tīrs grenadīns ir jābūt faktiski ir no granatāboļu sulas. Bet tas likums nav tik drošs. Viņi lieto visādīgas sarkanas ogas, lai viņš ir tikai sarkans. Sastāvs cukurs, pirmā vietā cukurs, ūdens, skābinātājs, aromatizētājs, krāsviela E129, vaniļas ekstrakts, sarkano augļu ekstrakts. Bet galvenais, kas te rakstīts, var nelabvēlīgi ietekmēt bērnu aktivitāti un uzmanību. Es domāju, mums pieaugušiem tas arī varētu skārt. Tā. Vislabākais ir te, bet vēl vislabākais ir šis te svaigais. Un tā es jums tagad gribu parādīt svaiga granatāboļu sulu. Granatāboļu sula. Tīrs, svaigs, veselīgs. Pārgriež uz pusēm tāpatās kā apelsīnu, jeb grapefruit. Glāzi te noliekam, spiežam apakšā un lai viņš tek. Un pārsteidzoši, cik daudz sulas ir vienā granatābolī. Nekas te nav palicies. Un otro. Šos te biezums es nemetu ārā. Es viņus izmantoju, man ir fantastisks recepts. Jūs viņus saucat par kekšiem, es viņus saucu par mufiņiem. Tas arī neiet zudumā. Tagad, ko mēs varam darīt? Šito te sakrāt cauri gadu. Es spiedīšu vēl, es jums rādu. Un cik daudz mēs varam izspiest no 3 granatāboļiem. Tagad, ko mēs darām? Es viņu saldēšu. Un tā mēs viņu piepildām un sasaldējam. Tad, kad viņš viss ir pilns, jeb arī nepilns, nesam viņu saldēt un nākamā dienā
jau var sākt baudīt. Un voilà! Rekri 24 stundas pagājuši, un redz, kur man ir burvīga saldēt granāboļu kubas. Un te es tagad iztukšošu, un viņi var lietot daudzās smērcēs, vinigretos, likšu te glāzē iekšā. Sāk topt man kokteils, un pie šā es pieliešu klāt dzirkstošu ūdeni. Pielikšu klāt vienu šķēli citronu. Un pipermētru. Un tikai sēžam un gaidām priekā. Vēl viens veids, kā izmantot šo suli un uztaisīt sirupu, jeb molasses. Izrēlā viņas sauc par molasses. Citās valstīs, tā kā Turcijā, viņi par sirupu. Un kas ir vajadzīgs? Granatābols sula. Te man gandrīz ir 4 krūzes. Man jāpieliek ir klāt sula no viena citrona. Pieliekam klāt citronu sulu un cukuru. Tagad es šeit lietošu Moskavādo cukuru. Un tagad var likt maz pišķīt, var likt arī vairāk. Varēja arī likt nemaz un tikai viņu novārīt. Jo šī te granatāboļu sula, viņa pašam par sevi jau ir cukurs, ir iekšā. Bet ja tu lieks to cukuru klāt, viņš var glabāties daudz ilgāk. Viņš ir konservants, dabīgs konservants priekš šī te sirupa, kas man te būs. Tātad, lai viņš uznāk uz burbuļa, un kad viņš sāk burbuļot, ļoti zema temperatūra, un lai viņš maigi vārās kāds 50 minūtes, kāds stundu, kamēr viņai ir sirupīgi konstants. Es nelikšu jums gaidīt, man te jau ir gatavs. Kaut kur man te paslēpts ir. Redz, kur ir mētrs, re? Un no tāda daudzuma tu dabūsi šādu. Bet tev daudz viņi nevajag tur, kur viņi izmanto. Tātad viņi var izmantot kokteļos, un es jums vēl parādīšu vienu otru recepti, kur mēs viņu varam izmantot. Un tā vislabāk var parādīt ir apsties dabīgs, un tā kā perle tas stāv. Smaržīgs un garšīgs un galvenais tīrs un dabīgs.